Vērsi, esi sveicināts! Ieskatīsimies tavā horoskopā 2025. gadam. Un būt elastīgiem, gataviem pārmaiņām. Tas ir tas, kādu enerģiju nesīs Urāns. Viņš arī mudinās tevi šīm pārmaiņām. Viņš tev piedāvās dažādas pārsteigumus, negaidītas pavērsienus personīgajā dzīvē, īpaši gada sākumā. Līdz 7. jūlijam un no 8. novembra līdz gada beigām. Tad var notikt patiešām kaut kas negaidīts, necerēts, un atļaujies izdarīt arī kaut ko pārgalvīgu šajā laika periodā, ko tu iepriekš nekad neesi darījis. Un tā tu sevi iepazīsi, apzināsies, kādas ir tavas ambīcijas, tās var arī pieaugt. Un ambīcijas jau sevišķi var pieaugt no jūlija līdz novembrim. Šeit var pirkt datortehniku, var pirkt telefonus, var parādīties vēlme risināt kaut kādus jautājumus, kas saistīti ar naudas ieguldījumiem arī. Un pieaugs arī tava enerģija, tas ļaus iegūt un sasniegt rezultātus un panākt vēlamo. Arī veselība šajā vasarā solās būt laba un tāds mošs gars stāvoklis. Vienīgi nervu sistēma sargā, un ja vajag arī sirdi laicīgi pārbaudi, bet citādi visam ir jābūt kārtībā. Gada sākumā un gada beigās Neptūns gādās par ilūzijām, kas saistītas ar ideju par ideālu draudzību. Tāda fantāzija tēma draudzības aspektā. Taču šeit var arī viss nebūtu tā, kā tu ideāli būsi izplānojis dzīvē, var notikt citādi. Tādēļ esi tāds zināmi piesardzīgs, kad tu iegūsti jaunus draugus, saējies ar kaut kādiem jauniem paziņām. Vispirms ievāc informāciju, kas tie ir par cilvēkiem, pirms tu atver viņiem savu sirdi, savu māju, pievērs uzmanību tātad notiekošajam, kas tiek runāts. Jo gan tu vari pārprast kaut ko, kas tiek runāts, gan arī tevi var nesaprast. Tamdēļ, ja rodas kaut kāda pārpratuma, uzreiz neapvainojies, bet noskaidro. Šajā laikā labi sāk interesēties par mākslu, par dziedāšanu, par ezotēriku, interneta vidē, vari sākt darboties vai turpināt veiksmīgi darboties. Tas ir labs laiks nopietni pārbaudīt kaut kādas, kā jau es teicu, jaunas draugus vajag, jaunas kompānijas, kurās tu iesaisties, biedrības, kurās tu iesaisties, vai patiešām tie biedrību principi, nolikumi un plāni atbilst taviem principiem, jo negatīvākā variantā, sevišķi pusaudžiem, vēršiem var gadīties, ka viņi tiek iekļaujās kaut kādās nepatīkamās kompānijās. Vecākiem vajadzētu šeit pavērot, kas notiek. Saturns noteikti palīdzēs pamanīt visu, kas nav pietiekoši drošs, un no tā palīdzēs atturēties. Ideālā variantā šeit palielinās gaišniecība, tiešām tāda laba intuīcija. Var parādīties kaut kādi mērķi, kurus ir grūtāk realizēt, kur ir tālāki, grūtāk sasniedzami. Un cilvēki apkārt var palīdzēt iepazīt pasauli, ko mēs saucam par neredzamo pasauli vai par smalkāko pasauli. Un zemapziņas sapņi, ezotērika, laika posmā no 30. marta līdz 10. decembrim var īpašu lomu ieņemt vēršu dzīvēs, kuriem ir par to interesi. Šeit lielas iespējas, ka parādās kaut kādi draugi, kolēģi, domu biedri, kompānijas, kas palīdz veidot šo citādāko dzīvi, tādu, kādu jūs gribat. Šeit draugi var palīdzēt atrisināt problēmas, izdosies izveidot kaut kādu draugu grupu, ar kuras palīdzību jūs varēsiet sasniegt savus mērķus. Plutons ir labā novietojumā, uz ilgu laiku apstājies jūsu 10. mājā. Tad, kad viņš veidos aspekts, jums patiešām būs lielas iespējas sasniegt ambiciozus mērķus. Jūs šeit varam mēs teikt, ka profesionāli šis var būt patiešām veiksmīgs gads. Un
šeit paveras tādas ilgstošas, veiksmīgas iespējas, jaunas iespējas sevi virzīt pretī tiem dzīves mērķiem, kas jums ir svarīgi. Bieži tas ir darbs reizēm kādam, protams, tā var būt arī ģimene. Tas, kas ir jūsu, kas nosaka jūsu stāvokli sabiedrībā, ja jūs esat kāda, pieņemsim, tur ietekmīga vīra sieva, tad tas būs stāsts par to, ka jūs veidosiet šo ģimenes dzīvi tādu publisku, tādu kaut kādu savas dzimtas klānu, piemēram, kas ir spēcīgs, bet ja tā ir jūsu profesija, tad jūs liksiet to enerģiju savā profesijā. Un tad šis ir laiks un gads, kad jūs varat iepazīties arī ar ietekmīgiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas ir profesionāļi savā amatā un kas sniegs jums atbalstu jūsu izaugsmē. Ja jūs jūtat, ka esat kaut kur iestrēguši, ka jums ir pazudusi dzīves jēga, tad izvirziet jaunus mērķus un izmēģiniet spēkus kaut kādās jaunās nozarēs. Vienkārši pajautājiet sev, kas jums interesē, un Plutāns jūs atbalstīs, dodoties jūsu jaunajos ceļos. Tie var būt arī lieli un tādi sarežģīti projekti, jo Plutānam tas ir pa spēkam. Šeit jums jābūt atkal izlēmīgiem un mētiecīgiem. Tikai jūs paši vislabāk zinat, kur jūs dosieties, un tā principā ir tāda saruna jums pašam ar sevi, jo citu cilvēku izvēlēti mērķi, tie nesīs jums tikai sarūktinājumu, ja jums būs jādodas citu cilvēku izvirzītu mērķu, tātad ceļā. Šis ir laiks, kad jūs paši uzņematies atbildību. Protams, jums var sakrist mērķi ar kādu cilvēku, un jūs varat kopā ar viņu tur doties, bet tam noteikti ir jābūt jūsu mērķim, nevis kāda cita cilvēka mērķim. Kā teicu, tas var būt arī kopīgais jūsu mērķis. Tātad šis laiks būs pietiekoši garš, laiks, kad jums ir jāiemācās noteikti pašiem, būt noteicējiem pašiem par savu dzīvi, un šis būs laiks, kad profesionālā jomā var būt lielas transformācijas, un atkal atgādināšu, ka notikumi sāks notikt tad, kad Plutāns veidos aspekts ar jūsu planētām. Citādi šis ir tikai tāds mājiens par to, kas var notikt. Jo ne katru gadu, ne katram cilvēkam Plutāns veido aspektus ar viņa natālo kārti. Tāpēc kādam šī enerģijas ietekme var nebūt jūtama. Tad kādam tā var būt pat ļoti aktīva. Un tad, kad tas tā notiek, tad principā tiek dzīve tā sagriezta, ka mēs runājam par laiku pirms kaut kāda gada un pēc kaut kāda gada notikumi ir bijuši tik spilgti tajā laika periodā. Tad notiks nozīmīgas pārmaiņas gan jūsu domāšanā, gan jūsu statusā, un jūs varat arī iegūt lielu varu. Šis ir arī tāds izvietojums, kas ļauj jums iegūt lielu varu pār citiem cilvēkiem. Jūs varat sākt, kāds no vēršiem var sākt nodarboties ar politiku, sabiedrisko darbību, vai vienkārši savā darba vietā vai ģimenē gribēsies, jūs pēkšņi pamanīsiet, ka jums patīk komandēt, jums patīk vadīt, jums patīk uzņemties atbildību, jums patīk noteikt kādam, kuram netiek dota vara, viņš var sākt manipulēt, tādā negatīvā izpausmē izmantot šo enerģiju. Tad kā katram dažādi. Saturns ir 11. mājā, un viņš liks pārskatīt jūsu draugu loku. Kuri ir uzticami, kuri ir jums patiešām labi draugi, kur var izrādīties, ka kāds nav īstais draugs, un kur trūkst patiesas pieķeršanās. Tas viss draugu loks šajā gadā var tikt pārskatīts, kam jūs uzticaties un kam nē. Ja esat kādas grupas vai organizācijas biedrs, arī šajā gadā jūs sāksiet nopietnāk interesēties par saviem pienākumiem, vai jums nāksies uzņemties kaut kādu atbildību, vai nāksies atrast to savu vietu šajā grupējumā vai sabiedrībā. Kādam varbūt jārūpējas arī par svešu bērnu. Arī šis izvietojums arī to pieļauj tādu enerģijas realizāciju. Un tas var būt jūsu partnera bērns, piemēram, par kuru jums ir jāuzņemas atbildība. Var gadīties, ka jūsu dzīvi apgrūtinās jūsu partnera vai visticamāk jau partnera mīļākais vai mīļākā, kas padarīs ienesīs kaut kādu skarbumu atkal. Kādam tā var būt, kādam kādā citādā veidā izpauž šī enerģija, kā ar atbildību, kas jāuzņemas, piemēram,
par kādu dejošanas pulciņu, kur jāvāc naudu par pastalām. Ja? Katram tas var izpausties pilnīgi citādi. Ilgtermiņa plāni arī ir nospraužami šajā periodā. Mainot sabiedrību, mainot to cilvēku loku, kurā jūs uzturaties, jūsu intereses var mainīties, un līdz ar to var mainīties kaut kādi jūsu plāni. Var nomainīt drauga vai paziņu loku ļoti būtiski, kāds no jūsu draugiem var, pieņemsim, pārcelties dzīvot kaut kur citur, un jūs šī draudzība var tātad pajukt, arī tāds var būt. Bet var gadīties, ka šeit jūs pārceļaties paši, un jums ir jauna vide, un jums ir jāveido jaunas draudzības. Tad kaut kas ar draudzībām šajā gadā var notikt. Bet labā ziņa ir tā, ka, pieņemsim, jau esošās draudzības, tur var notikt tāda kā kontraktu pārslēgšana, un tās var kļūt par ilgstošu draudzību. Piemēram, jūs esat iepazinušies, un tagad jūs, es nezinu, cik pamanām, cik nepamanām, noslēdzat tādu bezmaz tā kā līgumu, ka tā draudzība turpinās vēl vai nu gadu, vai 10, vai 20, bet tas ir tāds ilgstošs process. Varbūt saskara ar tādām grupām, kurās iesaistīties nav vēlams un kuru idejas ir grūti realizējamas. Šajā gadā kaut kas svarīgs var notikt martā. Jā, tad pievērsiet tam uzmanību, bet mēs arī par to runāsim mēneša un nedēļu horoskopos. Un ko tad Jupiters, ja Saturns teica, esiet piesardzīgi ar sev draugu loku, un arī varbūt, ka tur nekas cits, bet tur nenotiek nekas no tā, ko es teicu, kāda vērša dzīvē varbūt vienkārši ir sajūta, ka mani pa maz mīl. Arī tā izpaužas ļoti bieži šī enerģija, kad Saturns ir apstājies šādā pozīcijā, tā vienkārši tāda sajūta, ka man pietrūkst pozitīva emocija, man pietrūkst mīlestības, man pietrūkst uzmanības, un tur nav nekāda sakara ne ar ko citu. Arī tā enerģija var izpausties. Tā kā pavērojiet, kā jums šī enerģija izpaudīsies jūsu dzīvēs. Un Jupiters, ko tad tas saka? Jupiters ir veiksmīgi apstājies, viņš jums piedāvā veiksmīgi kārtot jūsu finanšu jomu, veiksmīgi kārtot jūsu saistības, kas ir saistītas ar naudu un ar jūsu enerģiju. Šeit jūs pat varat saņemt kaut kādas likteņa dāvanas, pilnīgi negaidītas, kaut kādas prēmijas, kuram interesē vairāki darbi vai papildus ienākumi. Tas var pietiekoši labi atrast papildus ienākumu gūšanas veidu. Tas, kurš grib ieguldīt naudu, var atrast veiksmīgu ieguldīšanas veidu. Šeit var sākt kādu izdevīgu projektu, kurš pēc tam atnesīs peļņu. Var veikt vienkārši, tas var izpausties arī tā, ka jūs veicat lielus priekš jums ļoti vērtīgus, tāds, kas jums rada lielu prieku un laimes sajūtu pirkums. Kā jau teicu, tā var būt arī kāda dāvana, ko jūs saņemat, kas priekš jums ir ļoti dārga un vērtīga. Tādēļ pacentieties gada pirmo pusi veltīt savas fiziskās un finansiālās drošības sakārtošanai. Radiet kādu drošības spilvenu sev. Otrais pusgads no 10. jūnija piemērots, lai veidotu kaut kādas korekcijas komunikācijā un noderīgus sakarus, lai jūs izveidotu un iegūtu jaunas zināšanas. Tie var būt arī kaut kādi nepārāk tālu ceļojumi, bet patīkami, vērtīgi, vai nu izzinoši, vai vērtīgi komandējumi, kaut kas, kas jums palīdzēs darbā. Te var būt arī patīkama, prātā paliekoša tikšanās ar draugiem, ar kaimiņiem. Un var gadīties, ka šajā laikā paveicis nevis jums, bet šis novietojums stāsta par to, ka ir kaut kāda veiksme jūsu brālim vai jūsu māsai. Ja vēlaties otrajā pusgadā, jūs varat atjaunot savu transporta līdzekļu parku, jūs varat nopirkt mašīnu, par kādu sen esat sapņojuši, šeit sākot no riteņiem, beidzot ar auto, kaut ko jaunu jūs varat iegādāties. Bet tam, ko jūs nopirksiet, kaut kādā ziņā ir atkal jābūt īpašam, ekskluzīvam, vismaz priekš jums paši. Ja? Tas ir kaut kas, ko jūs jau sen esat gribējuši, un tagad jūs beidzot varat to realizēt. Tad lielu maniju jūs, ja kādam tādu piemīt, tā var tikt apmierināta. Kā redzat, finanšu jomā šim vajadzētu būt labam gadam. Un tas tādas stabils
naudīgs, labs gads, tādu labu enerģētiku, un arī jūs paši, jūsu enerģija var būt tāda, kas citiem cilvēkiem liekas patīkama, un jūs tādu partneri arī varat satikt, jo Jupiters 2. mājā var apzīmēt arī mūsu partneri. Un tas nozīmē, ka vai jūsu partnerim var paveikties, un viņš ir atrast labāku darbu un tādā veidā jūs atbalstīt. Un nopirkt jums to skaisto dāvanu, ko visums tas sola, vai arī jūs varat satikt cilvēku, kurš ir tāds stabili, ar labu darbu, ar labu finansiālo situāciju un ar labu enerģētiku apveltīt cilvēks. Pēc tā kā Jupiters mums ir laba planēta, tad mēs varam teikt, ka viņš noteikti ir arī izskatīgs, glīts, ar labu arī pozīciju sociumā. Lūk, tāds var būt jūsu partneris. Un šajā gadā jums vajag prast arī rotaļāties ar vārdiem. Flirts, valdzināšanas māksla palīdzēs jums iegūt vajadzīgos kontaktus, sakārtot daudzus jautājumus, daudz atvērs durvis, tātad laipnas sarunas, tāds patīkamas sarunas, jūsu māka komunicēt būs ļoti noteicoša daudzās dzīves jomās šajā gadā. Un sākot no 6. jūnija līdz 4. jūlijam ir vislabākais laiks gan mīlestībai, tad jūs varat sadarināties, kāzas rīkot, iepazīties, ļoti labs laiks, un izmantojot šo periodu arī naudas pelnīšanai, kamēr Venēra ir jūsu zīmē, tas ir visnotaļ veiksmīgs laiks, kā redziet, ir iedoti laiki un datumi, ko jūs varat izmantot. Tos patiešām arī izmantojiet, lai jums ir veiksmīgs gads. Atā, visu labu!